Rudens tuvošanās nereti liek aizdomāties par gaidāmo apkursu sezonu. Nu jau vairākus gadus Liepāja to sagaida bez jebkāda satraukuma, vēl jo īpaši tie, kas savas mājas ir sakārtojuši. Liepājas Enerģija apkursu sezonai ir sagatavojusies. Ja mēs skatāmies, teiksim, no profilakses viedokļa, mēs visas presēšanas darbus esam siltumtrases hidrauliskās pārbaudes veikuši. Viss tas ir saistīts ar hidraulikām, esam šos remontdarbus pabeiguši. Un tagad mums vēl ir palikuši atsevišķi remontdarbi, teiksim, kas mums ir plānotie, trases jānomaina, un tā skaitā arī jauno klientu pieslēgšanu. Mēs pēc savu plānu orientējamies, ka mēs orientējoši uz 7. oktobru varētu visu šo darbu pabeigt. Un vēl kādas pārmaiņas. Kādreiz tik ierasto avāriju likvidēšana ir nomainījusi jaunu pieslēgumu izbūvi, pievienojot centralizētai apkurses sistēmai arvien jaunus un jaunus klientus. Šogad jau pieslēgti 6 jauni klienti, orientējuši ar kopējo papildus jaudu 300 kW. Darbi turpinās arī Veidenbauma ielā, kur centralizētā siltuma apgāde tiks nodrošināta Vides veselības centram. Mēs jau pamazām, teiksim, virzamies uz to, ka mēs savus remontdarbus, kas ir plānoti, teiksim, pamazām pabeidzam. Un tagad intensīvi mums paliek tie objekti, kas ir saucamie jaunie klienti. Šis Veidenbaums Vides veselības centrs ir viens no mūsu jaunajiem klientiem. Pie reizes mēs šeit atjaunojām trases posmu, teiksim, kas bija no Opļauju iela, un tagad mēs turpinām par Veidenbaumu ielu, un tālāk arī mēs pārslēgsim šeit blakus esošo bērndārzu. Ja pirms vairākiem gadiem centralizētai siltumapgādē pieslēdza atkal 8. vidusskolu, tad tagad tādu vēlmi izteicis arī 8. vidusskolas peldbaseins. Darbi ir finiša taisnē. Jaudas ziņā, teiksim, viņš ir orientējoši 0,6 kW maksimālā slodze, un šonedēļ jau mēs trases esam izbūvējuši, un tagad ir palikuši labiekārtošanas darbi, lai pieslēgtu visu baseinu. Līdz apkurses sezonas, teiksim, sākumam mums ir plānots pieslēgt 2 MW, jā. Un mēs ar šo plānu arī tiksim galā un veiksmīgi arī pieslēgsim šos jaunos klientus. Liepājas Enerģija ne tikai būvē, bet arī grauj. Augusta 2. pusē uzsāka ēkas nojaukšanu Tukumielā, kas pagājušā gadsimta 80. gada beigās tika būvēta kā biroja ēka un līdz šim bija palikusi arī kā jaunbūve. Uzņēmumam šobrīd tik lielas biroja telpas nebija vajadzīgas, un tās bija gan morāli, gan fiziski novecojušas un kļuvušas bīstamas. Tādēļ tika pieņemts lēmums par to nojaukšanu. Tas tiek pamatots ar to, teiksim, ka mēs viņām neredzam no savas puses, neredzam tālāk izmantošanu. Ja paskatās ēkas, teiksim, konstrukcijas un visas pārējās lietas, vienkārši, teiksim, vieglāk ir nograut, teiksim, uzbūvēt no jauna, nekā, teiksim, izmantot viņas, teiksim, dotā gadījumā, teiksim, kādā stāvoklī viņas ir. Šobrīd par ēkas esamību liecina vien gruvešu kaudze, kas pakāpeniski tiks novākta, lai jauniegūto teritoriju rekultivētu, sakārtot un labiekārtot. Jāpiebilst, ka šī nebūtu nav pirmā ēka, kuru Liepājas Enerģija nojauc. Šogad šis ir pirmais objekts, teiksim, ko mēs demontējam, esam uzsākuši demontāžu, un šogad mums vēl ir plānot vēl 4 objekti, teiksim, ko mēs esam plānojuši šogad demontēt. Kas tie ir par objektiem? Pamatā, teiksim, tās ir vēl 4 siltum centrāls, jeb siltum sadales punkti, un viens, teiksim, dūmens, kas mums ir Grīzupas ielā 10. Lūk, arī šajā teritorijā Vītola ielā vēl pagājušajā gadā slēgās ēka, kas bija nevajadzīga un novecojusi. Šobrīd šī teritorija ir atvērta jaunām iecerēm.